Čau! Tā kā klāt ir rudens, arī pēc sajūtām, skatoties ārā, tagad izskatās tāds rudenīgs. Tad es beidzot esmu izvilkusi ārā savas rudens dekorācijas, tā kā šodien būs tāds rudenīgais cozy video, kuras dekorēšu savu māju rudens tematikā. Mēs cepsim rudenīgu ēdienu, kādus es domāšu kādu. Mani pagaidu varianti ir kanēļmaizītes ar to frostingu, kā viņš saucās, ar to glazūriņu. Vai arī kaut kādu tomātu krēmzupu. Oh my gosh, tik garšīgi tomātu krēmzupu taisīs. Pagājušajā rudenī viņu bieži taisīja. Tas bija mans komforta ēdiens. Vienkārši. Bet. Es esmu atbraukusi tagad līdz Spicei, jo es jau starp citu pirms jau kāda mēneša esmu sapirkusi, bišķiņ pārspēlēju. Bet pirms pāris nedēļām es jau esmu sapirkusi sev daudz rudens dekorācijas, bet man laikam nepietiek, jo es šodien gribu aiziet vēl pašopingot, vēl kaut kādas dekoriņas, kaut kādas rudens tematikas, kaut kādas foršas lietiņas, krūzītes. Un es gribu to darīt kopā ar jums, tāpēc jūs nāksiet man līdzi. Jūs nāksiet man līdzi, jums nav izvēles šodien. Es gribu vēl nopirkt savu somiņu. Let's go together to the shopping center. Es varu atrast kaut ko tādu wow, no tām somiņām. Bet es tās somiņas liekas tādas, kaut kas līdzīgs, kas jau ir. Bet man pat nav vīzija, ko es gribu. Tas ir vēl grūtāk. Rekomends šodienas outfitiņš tāds rudenīgs. Šāda sarkana bīdonīte. Šie rūtēnes vāciņas, zeķu biksītes un garie zābaki. Tur nebija somiņas. Tāpēc, ka tā pārdoja teica, ka tagad bija kaut kāda izpārdošana, tagad baigi maz somiņas. Tā kā aiziesim pastīties vēl Guessā. Rekus tagad domāju starp šo, starp vēl vienu, tādu rozīgu. Man jau ir tāda Michael Kors, šāda melna. Es domāju, būt šādu brūnu rudenī. Īstenībā man šāda ir arī gaiša, tā kā man būtu viss matching. Un tagad es nevaru izlemt, vai ņemt to mazāko vai to lielāko. Tadām! Es nopirku savu somiņu. Es atnesu viņu tagad nolikt mašīnā, lai es varētu turpināt iet iepirkties. Es pišķiņu salīju ārā, jo sākās beigās lietas, bet es tagad esmu pie krūzītēm un es nevaru izdomāt, kur krūzīt ņemt. Starp šo. Es neteiktu godīgi sakot, ka man baigi patīk. Šī ir cute. Un pagājušajā rudenī bija kaut kāda līdzīga, tāda tikai balta. Es paņemšu šos, gan jau kaut kur notrēs. Jā, šos noteikti ņemšu. Virtuvē uzlikšu būs smuki. Tik cute siepja trauciņš, nevar izdomāt vajag vai ne? Nezinu, vai šis nebūs tā random baigi. Nē, es izdomāju, es nolikšu taču nekādā vansistabā virtuvē, taču varēs nolikt. Yes. Es nevaru to noturēt. Es bišķiņ pārspīlēju par daudzumu. Vienīgais, ko es atceros, ir tas, ka es nopirku ļoti daudz ķirbišu. Viss kaut kāds. Hello! Un aizmugurē tās, bet šī puses smukāk. Lampiņas. Es arī daudz svecītes nopirku. Es ļoti ceru, ka smaržos pēc rudens. Ne pēc rudens, bet... Tā bija tieši tā smarža, ko es gaidīju. Tāds kanēlīts, tāds spaisiņš. Upsīs! Man te ir saplīsis ķirbīts arī. Kāpēc saplīsis ir tieši tas smukais? Reku šāds. Ar tām gaismiņām iekšā. Es sapirku šādus, un es nopirku atsevišķi šādu vāzi. Man liekas ļoti smuki kopā izskatīsies. Kā jau es teicu, daudz svecības. Ķirbīši daudz. Šādas svecītes, jo man tur ir svečturieši, un tur pagaidām bēšās svecītes nomainīšu uz oranžajām. Es vēl nopirku šādas arī, jo man arī tam ir svečturīši. Ikea vēl šādas lampiņas paņēma. Es nezinu, vai izcīsies labi vai nē, es par to īsti nevarēju saprast, bet es paņēmu. Ja mazums izskatās labi. Jums ir jāredz, kā šobrīd izskatās mans galds. Taram! Jā. Tā, ko cepsim kanēļmaizītes tagad. Es jau iesāku dekorēt, bet es domāju, ka nē, tagad uzcepšu savas kanēļmaizītes, lai nav pa vēlu. Es pēdējo reizi cepu ļoti sen, pirms vairākiem gadiem. Varbūt ceru, ka man ir milti. Godīgi sakot, es pat nezinu, kā šis jādara. Cerams, manam draugam nebūs jātēlo, ka ir garšīgi. Es nezinu, cik biezi viņi jārulās. Es tik
tikko paskatījos tos kadrus, man reāli izskatās tādi muskuļi. Strong woman. Es taisīju pēdējo reizi kanēļmaizīt pati. Tad, kad man bija 14 varbūt. Veiklā varēja nopirkt tikai kilogramīgo raugu. Un es tagad domāju, cik man tad daudz sanāks. Jo es nezinu, kā mēs to apēdīsim, jo es vispār neēdu tā baigi saldums. Nu, protams, man ļoti garšo, bet es cenšos neēst. Bet mans draugs, viņam vienkārši saldumu neīpaši pa dzīvi. Nav tā, ka viņam baigi viņas prasās. Tā kā es ļoti ceru, ka šis nebūs jāmet ārā. Es varu jūs sacienāt, droši nāciet ciemos. Būs baigi daudz būs. Es nezinu, ko tas rasns maizītes uztaisīt. Rudenī piestāv kanēļmaize 30 minūtes un gatavs. Gārdās kanēļu būtiņas ar... Smaržo nevis pēc rudens, bet pēc Ziemassvētkiem. Tagad mums jāuztais pildījums. 3 ēdamkarotes brūnais cukurs, kanēlītes. Tā smarža. Tā smarža. Es tikko atceros, ka bija agrāk tāds cinnamon challenge, kad tu ņem karoti, ieliec iekšā kanēli un ēd. Tas bija no tā kanēļa. Bet jā, kurš atcerās, vēl bija tāds izaicinājums agrāk YouTube'ā populārs. Nu, mēģinām. Šeit man nagādina, kā jārulē matracis ir kopā. Es redzēju TikTokā, ka ir jāgriež ar diegu, jo tad it kā nepazaudējot kaut kādu formu. Es gribu apēst to mīklu. Es nevaru visu nocīsties. Jē, man sāk sanāk. Un šis jau izskatās cerīgs. Šī ir nākamā diena. Vakardien viss, ko es izdarīju, bija izdekorēju tikai dīvaina daļu. Man ir vēl divējāds sajūtas par to plediņu, jo es biju Pinterestā vienkārši redzējusi, ka smuki izdekorē dīvānu ar plediņu, ka viņš tā krīt, bet man viņš bišķi atgādināt, kā viņš būtu vienkārši tur nomests. Nu, man nav jāizdomā par to, bet ir diezgan mīlīgi kopā ar tiem spilventiņiem. Pirmais, es gribu izdekorēt sākumā viestavas zonu, šo te galdiņu un pie TV plauktiņu. Es iedomājos to, ka uz šī galdiņa smuki varētu izskatīties šīs dekori un šī vāzīte kopā ar šīm lapiņām. Jā, riktīgi mīlīgi, man ļoti patīk. Kad es pirku šos, jau uzreiz zināju, ka es viņu likšu te pie TV plauktiņa. Tik mīlīgi. Īstenībā izskatās vēl labāk, nekā es biju domājusi. Man jau patīk, kā šī daļa sāk izskatīties ļoti mājīgi. Iepriekš šajā stūrītī stāvēja šāds svečturis, un es domāju to, ka es varētu upgradeot šo svečturi ar oranžām svecītēm. Un kad tas arī būtu kā tās mazais rudenīgais akcentiņš, ļoti ceru, ka derēs šeit. Nākamā būs virtuves zona, kas mums šeit labs ir. Šeit ir karbonādīts, ja kas. Tā, sāksim ar turienu. Nu ko, ņemam visu nost. Man patīk smaržināt māju, un man patīk mainīt arī tos aromātus. Un šobrīd man topā ir šis. Es viņu pirku H&M Home. Man viņš asociēs rudeni. Es pagājušajā rudenī jau viņu pirku, un šajā rudenī es domāju atkal nopirkt. Man tā patīk, ka mājas ne tikai ir tīra, bet arī, ka viņi smaržo. Uzreiz patīkam uzturēties. Mēs parasti šeit liekam dvēlīšus, kā parastos dvēlīšus, ar ko tur, es nezinu, virtuvē kaut ko noslaucīt trauks vai kaut ko tam līdzīgi. Un kad es ieraudzīju veikalā šo, es sapratu, ka jā, man viņu vajag, un es viņu uzliku šeit. Es pateikšu, lai ar viņu mēs neslaukam neko, nekādas trauks un nekādas virsmas un tā tālāk, jo es gribu, lai viņš kā dekors tur stāv. Man tie šāmīts, kas stāv, un es pat piemeklēšu oranžu šāmīti, jā.
Saņemšu šo te. Ņemšu šo te maziņu. Un izstāstu, ka ļoti garšīgi sēdīšu. Un arī paskaties, tā kā pieskaņots tomātiņš ir pumpkin krāsē. Premium. Pasties lēts, man arī ir pieskaņots. Tiešām. Un zini? Tikai es arī esmu tādā pumpkin štajā te moldā. Tematikā. Moldiņā. Luī, tos teica jogdars. Luī, tu gribi pumpkinu. Salāti vēl bija. Tu gribi pumpkinu savās pusdienās. Un žēl, Luī. Jā. Nezinu, viņš tās bēdīgs izskatās. Nu ko, man māja ir gatava rudenim, un tagad es izaicinu arī tevi izdekrēt savu, lai tu sajustu to mājīgumu. Ja patika, nospied laiku, piesako un gaidīšu tevi manā nākamajā video. Čau!